Jaunā 2006. gada sākumā ir 3 iemesli, kāpēc par Eiropas, tā skaitā arī par Latvijas ekonomiku jūtu piesardzīgu optimismu. Pirmais - cenu stabilitāte atgriežas. Eiropas centrālajai bankai izdevies atgriezt eirozonas inflāciju mērķa līmenī 2% gadā. Mums vairs nav jāuztraucās par pārāk strauju cenu kāpumu un naudas vērtības zudumu. Latvijā inflācija ir un būs nedaudz augstāka. Straujāks algu kāpums satricina pakalpojumus, savukārt pārtikas cenas zemo cenu zīmolu segmentā Latvijā ir augstas. Ir vēl daudz darāmā, lai stiprinātu konkurenci mazumtirdzniecības jomā. Otrais - ārējā vide ir labāka par gaidīto. 2005. gads sākās ar skariem paziņojumiem par globālas tiesības ierobežojumiem, taču to negatīvā ietekme uz globālo ekonomiku līdz šim izrādījusies mazākā par gaidīto. Trešais - sabiedrības labklājība vidēji Latvijā aug. Vidējās algas kāpums arī turpmāk gaidāms ap 8% gadā, vismaz 2 reizes straujāk par inflāciju, kas nozīmē augstāko labklājību. Vienlaikus ir 2, manuprāt, ne tik pozitīvas tendences, kurās nākotnē būs jāpārvar. Pārāk liela valsts loma ekonomikā. Pārmērīgs budžeta deficīts palielina valsts parādu un satraucina tā apkalpošanu. Katru gadu daži simti miljoni eiro jāatvēl parāda procentu maksājumos. Tā ir nauda, kuru nevar izmantot sabiedrībai svarīgām jomām, kā veselība, izglītība vai drošība. Un otrais - nepietiekami strauja ekonomikas izaugsme. Latvijas ekonomikas panākumi tiešām ir vērā ņēmami. Pasaulē nav daudz valstu, kurās pēdējo 30 gadu laikā attīstītos tikpat strauji, taču Lietuvas un Igaunijas piemēri liecina, ka varam vēl labāk. Ekonomiskas izaugsmes process nevis jāregulē ar plānošanas dokumentu kaudzēm, visādām stratēģijām vai pārmērīgiem atbalsta mehānismiem, bet galvenokārt radot izcilu uzņēmējdarbības vidi un ar dzīves vidi arī, kurā uzņēmēji un iedzīvotāji gribētu un varētu sevi pilnībā realizēt. Noslēgumā ekonomikas prognozes nav nolemtība. Gan ik viens no mums kā indivīds, gan kā sabiedrība kopumā mēs varam mainīties uz labu pusi. No tā, ko daram vai nedaram šodien, lielā mērā ir atkarīgs, kāda ekonomika Latvijai un Eiropai būs rīt. Laimīgu jaunu gadu!